Oh yeah! Are you ready? 20 September, Lucky Latvian Fight Club. We're waiting for you. Boom! Kurš zina, ko mums vajadzēs? Mums vajadzēs šeit bāru. Jā, šeit liksim bāru attiecīgi, un te mēs vienkārši paplašināsim to telpu un norobežosim viņu. To pusi, tā puse būs cīkstoņiem visi. Bet šeit būs, mēs gribam paplašināt vēl cilvēku, lai var nākt, jo vienkārši mēs sapratām, ka mēs uzliekam ringu. Mums ir tribīnēs ļoti ierobežots cilvēku skaits, te būs tribīna. Te izies cīkstoņi, te būs aizkars lielais, un te būs attiecīgi sētiņa, tāds L-burts, kur mēs ejam, cīkstoņi ies ārā. Es biju domājis, varbūt vajag augšā vēl vienu, afterpartijā. Tur jau alkohols vēl trakāk plūdīs. Nē, pārnest viņu nevar. Labi, mēs paskatīsimies. Mums jau tās mēbeles ir, mēs viņus varam sataisīt. Mēs tur tos logo redzējām, tur tās basketbola bumbas smuki saliktas. Mēs tur uzliksim savus logo, tā kā vakarajā 19. Ja? Ja mēs ieraudzījāmies tās basketbola bumbas, domāju, mēs taču varētu arī uzlikt tur savus logo tajā pasākuma dienā. Vienkārši uzlikt tos logušus un viss. Lai arī cilvēki, kas no tālu varbūt ierauga redz. Jo man daudzi prasījuši ir tā kā, kur F kartālā? Tāpēc es prasu par to karti, jo mēs parasti ieliekam eventā karti. Labi, tad tomēr vajadzēs. Jā, nāk. Jā, šeit mums sanāk, kad mums tā pirmā, otrā, trešā. Starp 3. un 4. ir durvis, bet te ir tāds kakts. Viņu varētu likt šeit priekšā. Domājam, tas laikam iet miškas te. Tad tur normāli 40 meitenes apkārt staigā. Viens džeks uzkačājies un 40 meitenes. Jā, viņš saka, es jums saku, mums 19 darbinieki. Viņš saka, man 40 meitenes. Ivo, Markus, Reičela, es jums izstāstīšu. Es jums ātri izstāstīšu, ko mēs sarunājām. Skatieties, tātad visu izstāstīšu. Tātad šeit ir attiecīgi sarkanais paklājs, ieeja, meitenes sagaida šampīti, viss pārbauda, viss čotka. Te ir mazais bāriņš, te ir artis. Ar suši un kebabiem viņš iet norobežojās smuki, tā puse viņu neredz. Tā kā tāds sava ekosistēma veidojās. Te ir fotosiena, noņems nost, tāds kociņš, te ir fotosiena, gaismas, visi var fočēties, visu kaut ko. Te ir Mersis ar Lucky Latvian numuru, un te ir šis uguns. Un mēs izslēgsim tādu savu ekosistēmu, vidīti, te ir stāvgaldiņi, visi sēž čilot, dzer, ēd un tā tālāk. Tur ir apsargs, un te ir augšā iet tiešraides LV stāvs. Un afterpartijas arī pēc tam. Būs bārs, lai mēs ne tikai pa šo būs ieeja afterpartijiem. Izstāst, ka tu jau esi riktīgi formā. Bet tāds riktīgs uzkačājies. Paskatās bicīts. Jop, cik blini postēs. Tāds bicīts, Jesus Christ. Let's go, večik, davai. Davai, tad tiekamies, ja? Davai, večik, paldies. Davai, čau. Bet mums vajag salikt, mums vajag zināt, cik ir vietas mēs varam dabūt tur izspiest. Man saka, Reku, ka vajag izmērīt un tad sareiķināt tādā veidā. Bet tas Artis tik tāds jauks. Man liekas, viņš teica 2 reizes dienā, ka trenējās. Viņš normāli bīst. Viņš redzēja, kāds viņam bicīts ir vecīts. Tā kā man 3 rokas manas. Jā. Es viņam pačandīju to bicīti. Es gribēju saprast, kāds viņam tur spēks. Un viņš teica, viņš 2 reizes dienā trenējās reāli. Bet tur būs tāds fights vecīts. Tur būs tāds fights, es nevaru sagaidīt. Zini, ko es nevarēju saprast? Ja, piemēram, mēs uzliekam tos galdiņus tur priekšā, un ja mēs aizliekam aiz viņiem šo stāvgalus, vai cilvēki redzēs ringu? Redzēs taču, ne? Viņš jau augstāks rings. Bet kā tev liekas, cik mēs varam ietilpināt šeit? Mums bija 6 paredzēti. Mums ir 6 paredzēti, un mēs varam 9, 12 mēģināt. Es domāju, optimāli 9. Pieprasījums noteikti būs tāds, ka mēs tos 3, kādam būs tāds jau atceries, teica, ka nav galdiņu vairs. Tagad ir. Kur ir, bet maksā 5 vairāk. Let's go. Vienkārši iemet kaut kur sociālās tīklos, jā, vai vienalga telegramā. Plusā viņam būs skaties, tur šampīts, uzkodas, tas jau kompensēs to visu. Jā, to saspiestību, bet īstenībā tas būs... Mēs varam meklēt veidus, kā mēs kompensējam. Mēs tieši kozī kopis. Precīzi. Tad daram tā, es domāju. Jā. Tieši tā, ja pieņemsim kādu būtu stīgs, kā tu, ja būtu gribēts, viņi tur aizies un atradīs to leņķi. Tā kā, kad tu esi koncertā, zini, kad visi stāv prātu vērši skatās, kad kaut kāds vienmēr... Kaut kāds dilmīgs, bet tu jau nepalīdzi viņam šidā stāvēt. Tu parasti noteikti aizies. Viņš tā kā iet priekšā. Jā, mums nav ko runāt.